vēl viena grupa, pati labākā, pati spēcīgākā grupa standartē programmā, pieaugušie pasaules reitingā. The best of luck to you, doubles. Your first dance is the waltz. Ar dāņu meiteni, kura šeit pirms 13 gadiem negluži Salaspilī, bet Latvijā, Rīgā pasaules čempionātā jauniešiem iekļuva finālā un izcīnīja bronzas medaļu un tik ilgi turās kopā un jau kļuvuši par tādiem daudz maz stabiliem pieaugušo grupas fināla pāriem. Bet spēcīgie Dāniju pārstāvošie dejotāji nevar dejot ar atlaidi nelielu pat, jo viņiem ļoti spēcīgi konkurence sastāda jauns duets. Šobrīd redzam viņus ekrānos ar 41. numuru. Tie ir lietuvieši. Jā, Dmitrijs Kolobovs uzspēlē uz skatītājiem uz kameru. Jā, nu neliels pārsteigums ir šī pāra iekļūšana finālā. Ilja Dobrevs, Dārija Posipai no Bulgārijas. Jā, viņiem arī ir panākumi. Pasaules čempionātā viņi bija 28, Eiropā 25. Taču vēl bija citi spēcīgi pāri, kuriem arī bija labs iespējas būt finālā. Lietuvas vicečempionis Simona Šeikauskas, Lucija Norušaite. Pērn 5. un šogad jau 2. Nu, lūk, pārstāvējuši ar citiem partneriem. Thank you, competitors. Thank you so much. Domīle Semeskevičūte ar Kalašņikovu bija Lietuvas 2. pāris, kamēr Mārijas Ilciukas, es runāju par 41. pāri, ar Grigori pārstāvēja Rumāniju. Un tieši arī Eiropas čempionātā un lielajos čempionātos bija viens aiz otra tieši aiz fināla robeža. Tā kā lietuvieši sastājušies kopā, pārstāvēs tagad Lietuvu un, protams, mēģinās sastādīt ļoti sīvu konkurenci Kolobovam un Buskai. Vīnas. Seduce you that time. I'm the bad Jā, 4. dēļ nodejota fināls ļoti steidzās, bet ātri iet uz priekšu. Ja cilvēki nav tikušies kādu laiku, tad liekas, ka laiks velkās tik ilgi, lai atkal redzētos, bet, ja skatās uz šo pārsniegumu, tad gribās vēl un šķiet, ka tik ātri šis fināls aizlido garām, bet vēl ir viena dēļa. Šie lieliskie standartdēļ pāri vēl izpildīs straujo kvikstepu. Jā, Dānija, Lietuva, Igaunija. Nu, pagājušā gadā uzvarēja Latvijas pāris, kas arī bijuši pasaules čempionāta finālā. Vadims Šurins un Anastasija Neškova, kuri šogad nav atbraukuši. Dobricovs Ļevčenko pagājušā gadā aiz Rotari un Barjabins ieguva augsto 4. vietu, un Dobricovs Ļevčenko arī cīnās pa trīnieku. Lātiņam XDAs viņi bija 5. Un varbūt pa kādu pakāpīt sanāks būt augstāk standardējās. Rotari ir rumāņu puisis, kas daudz gads jau pārstāv Lietuva. Ilciukas un Semeskevičūte. Godalgotā vieta noteikti. Šis jauns veidotais pāris.
savās pirmajās sacensībās kopā. Atsevišķi ir iepriekš pateikt, kā jau teicu, labāko astotniekā lielajos čempionātos. Tas ir ļoti augsts rezultāts. Ļoti meistarīgs pāris. And the final is finished. No, Thank bet you very much, Kolobausa couples. puses ir labāk sadejošies, Thank ļoti you, dinamiskā vienmēr. judges of this Runāja category. par 16. pāri. Bet šis aizraujošais standartēja fināls ir noslēdzies. Gaidīsim viņu rezultātus, bet mums vēl paliek saldais ēdiens pasaules čempionāta fināls. All the couples will be presented by Pranamat Jau Eco drīz būs pagājušas 4 Massage stundas, kopš sākās šī te Pillow. So, vakar couples, daļa, as soon as you are ready, tā kā konkurence. couples, please line up. Vai būs kāds interesants pārsteigums? Skatīsimies. Pausā. Godalgotā 3. vieta. Un pagājušā gada 3. vietas ieguvēja no Igaunijas Rotars ar Barjabinu. 3 dejās bija 3. 3 dejās bija 3. Bet tomēr palika 3 punktus aiz trīnieka. Jā, tātad 2., 3. vieta bija katrs pāris 2 reizes 4. Nu jā, ļoti interesants un līdzvērtīgs sniegums. Lithuania. Jā, Simonas tātad Čekauskas, Lucija Narušaite. Rotars ar Barjabinu, kas bija 17. Štutgartē, 14. Grand Slam Serbijā, 15. pasaules čempionātā un 16. Eiropas čempionātā, 4. un Lietuvas vicečempioni Čekauskas un Narušaite. Lithuanian couple Marijos Ilčiukas, Domile. Pasaules čempionāta pusfināla pāris, jā. Čekauskas un Narušaite bija 11. pasaules čempionātā, 19. German Open. Un pirms 6 gadiem uzvarēja Rising Stars Salaspilī šeit Rising Staros. Šodien ieņem 3. vietu. Jā, Ilčiukas ar Semiskevičūti 2 dejās 4. Tango un Kvikstepā un 3 dejās 2. un ar vienādu punktu skaitu. Jā, tā kā Čekauskam un Šaitē, kur arī bija pasaules čempionāta pusfinālā, sanāca ļoti sīvu konkurenci sastādīt Ilčiukam un Semiskevičūtei. Un vienāds punktu skaits 2. 3. vietai. Un lūk, Kolobausa Busku no Dānijas bez pārsteiguma 1. vietā, tā kā Ilčiukas Semiskevičūte neizrādīja tādu pretestību Dānijas pārim, kā varbūt daži gaidīja. Un principā Dāņu pāris ir uzvarējis vienbalsīgi. Visās 5 dejās vienbalsīgi. 1. vieta. Neviens tiesnesis vienā dejā. Viņiem nerādīja 2. vietu. Lūk, arī ekrānā redzam finālu pāru vietu sadalījumu. 2 godalgas Lietuvai, uzvar Dānijai un Latvijai 5. vieta. Lietuva pagājušā gadā nebija pārstāvēta šajā reitingu turnīrā. Lietuvieši 2 bija finālā šeit Salaspilī pasaules čempionātā U21 grupā. Masāro un Lapsevičūte un Meška ar Rutkauskaiti. 4. 5. vieta bija Lietuvas pāriem.